Ja cilvēkam ir patika un iespēja braukt ar sporta automašīnu, agri vai vēl var rasties vēlme pārbaudīt gan to, gan arī sevi sacīkšu trasē. Nevis vienkārši dīžoties uz ielas. Šādu iespēju piedāvā ne katrs sporta autoražotājs. Taču Porsche ielas automašīnu izcelsme izsenis ir cieši savīta ar autosporta gēniem. Pasaulē ir ļoti daudz privāto sacīkšu braucēju, kas startē ar Porsche automobīļiem. Tostarp arī Porsche superkausā. Porsche Latvija nolēmis šādu ideju īstenot arī Latvijā. Uztaisīsim jaunu šo te braucēju komandu Latvijā no Porsche Latvija, no Porsche Latvija. Vēlamies atrast latviešu braucējus, kas ar manu palīdzību varēs piedalīties lielajās Baltijas autošoseis sacensībās. Talantīgus braucējus tāpat vien neatrast, tāpēc Valters lūkojas Porsche apmācību braucienu virzienā. Jau otro gadu darām šo te Porsche Experience, apmācam cilvēkus, kas ir jau Porsche klienti, kas vienkārši grib izmēģināt Porsche. Un redzam, ka Latvijā tiem braucējiem, tiem cilvēkiem ir talants. Mēs esam attīstījuši jau gan automašīnu pārdošanu, gan elektromobilitāti, gan Porsche braucēju apmācības, kas mums jau notiek otro gadu, kur līdz šim bija pieejams 1., 2. un 3. līmenis, tad no vienkāršākā līdz pat jau gandrīz sacīkšu līmenim. Tad kā nākušais solis ir jau 4. līmenis, kad mēs varam piedāvāt mūsu klientiem trenēties ar sacīkšu automašīnu jau sacīkšu līmenī, un vēl nākušais līmenis ir jau piedalīties īstās sacensībās. Tad, ja kādam ir bijis šāds sapnis, tad tagad ir iespēja to piepildīt. Sapņa piepildīšanai nepieciešams finansējums un mašīna, un te tā ir. Porsche GT4 RS Clubsport ir 718. sērijas modelis, kas aprīkots ar 500 zirgspēku 4 litru bokserdzināju no Porsche GT3. Iekāpjot šajā mašīnā, viņš jutīsies diezgan līdzīgi kā ar ielas mašīnu, bet, protams, tas ātrums un tā saķers šai mašīnai ir milzīgi. Atšķirībā no nosacīta parasta GT4, Clubsport faktiski jau ir sacīkšu mašīna ar ielas pielaidi. Skaistākais šajām mašīnām, kas nāk no rūpnīcas, viņu sagatavot var vienas dienas laikā, un viņi ir gatavi braukt trasē. Automašīna ir, trase Biķerniekos arī ir, tikai jāatrod apņēmīgi braucēji. Latvijā ir tā ar tiem jaunajiem braucējiem, kad viņus ir tiešām jāmeklē. Kad jāmeklē tiem, kam gribās, kam ir laiks, kam ir kaut kādas finanses, kam ir iespēja to darīt. Jo Porsche Experience'os šajās apmācībās ir ļoti liela interese par to, un tāpēc mēs gribam meklēt no šīs Porsche ģimenes, kuriem jau varbūt ir Porsche šīs sporta mašīnas, ielas sporta mašīnas, kuri grib iekāpt īstā sporta mašīnā. Pirmais mērķis, ko mēs gribam, lai būtu Porsche Latvijas sacīkšu komanda. Tad ir mūsu vietējā, bet pilnībā Porsche izveidot saskaņā ar Porsche standartiem. Mēs, protams, brauksim tikai ar Porsche pašu rūpnīcas sagatavotām automašīnām. Tā kā gribās Latvijā attīstīt vairāk to autošoseis braukšanu, un kur vēl labāk mašīna kā Porsche. Pirmās pieejamās sacensības Devalt Baltijas kausas autošosejā jau aizvadītas. Nākamā iespēja ir lietuviešu izturības sacīkstes, jeb Mini Le Mans Palangā. Pirmās īstās sacīkstes plānotas Palangā, 1006 km, kas ir diezgan tāda Baltijā slavena sacīkste, un tā ir izturības sacīkste. Tur tie braucēji ir vajadzīgi 3. Pirms tam plānoti papildus testi Biķerniekos un Porsche Ring Pērnavā. Noteikti būs testi, pirms mēs brauksim sacīkstēs, lai cilvēki to mašīnu var sajust, pirms viņi tiešām sacenšās jau ar citām mašīnām. Valters Zviedris, kurš pats startējis un joprojām startē dažādos Porsche seriālos, uzņemsies pilotu apmācību. Es kā treneris strādāšu, apmācīšu, kā pareizi braukt, kā ātrāk uzlabot šo te laiku, kā drošāk braukt, kā pareizi apdzīt, tā kā treneris un arī, protams, datu inženieris. Visus šos gadus es strādāju ļoti daudz ar datiem, lai uzlabotu savu braukšanu, un tagad arī ar datiem palīdzēšu pārējiem uzlabot šo te braukšanu. Porsche Latvija jau raugās pēc augstākiem mērķiem un tālāk pasūtījusi Porsche GT3 Cup sacīkšu mašīnu, ar kādu, starp citu, startē arī Valters pats. Tas īstermiņa mērķis ir šogad jau piedalīties vairākās sacensībās, un tad tas lielais mērķis ir, protams, nākamgad mums ir jau pasūtīta Cup-car, jeb nākošā līmeņa sacīkšu automašīna, un ar to jau nobraukt pilnu čempionātu kopā ar mūsu sagatavotiem klientiem.